Latvijas Arheokluba dārzā ir izveidota arī vieta lokšaušanas treniņiem. Loks ir senākais šaujamierocis cilvēces vēsturē. Pašas senākās liecības par šaujamloku ir konstatētas Dienvidāfrikā un attiecas uz vidējo akmens laikmetu jeb mezolītu. Senākās liecības par lokšaušanu Eiropā ir konstatētas kādā alā mūsdienu Francijas teritorijā. Tur ir atrasti vairāki krama bultu uzgaļi, kas varētu būt lietoti pirms 54 000 gadu. Senākais loks Latvijas teritorijā ir konstatēts Sārnates akmens laikmeta apmetnē Ventspils novada Užavas pagastā un ir attiecināms uz vēlo akmens laikmetu jeb neolītu. Latvijas Arheokluba biedri un atbalstītāji ir izgatavojuši precīzu Sārnates loka atdarinājumu, kas arī tiek gatavots lokšaušanas treniņiem. Šeit attēlā redzams Arheokluba atbalstītājs Reinis Indāns, vēl kā arheoloģijas students 2008. gadā, demonstrējot savu bakalaura darba praktiski izgatavoto un notestēto pielikumu Sārnates loka atdarinājumu. Latvijas Arheoklubā arī tiek aicināti dažādi lokšaušanas eksperti ar lekcijām un meistarklasēm. Šeit 2017. gadā pie mums viesojās lokšaušanas meistars Māris Zvērs. Māra vadītajā meistarklasē dalībnieki varēja iegūt gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas un izpratni par aizvēsturisko loku izgatavošanu. Jāsaka, ka Latvijas Arheokluba biedri un atbalstītāji savās aktivitātēs nodarbojas ne tikai ar aizvēsturisko lokšaušanu, bet praktiski iepazīst arī dažādus citus aizvēsturiskos senos distances ieročus.